Šodienas webinārs mums ir par kakao, ja, no kakao līdz desertiem un dekoriem. Un šodien mēs parunāsim par to, kas kas ir nepieciešams zināt par šo gardumu. Tad būs gan par ražošanu, gan par tā sastāvu, gan par dažām receptēm un par padomiem. Un šodien runāsim par šokolādi, vienu no mīlētākajiem gardumiem pasaulē. Izpētīsim tās izcelsmi, sastāvu, ko no tās var pagatavot, un vēl arī dažādus interesantus faktus. Ja? Mani sauc Jūlija, iepazīsimies. Esmu jau 6 gadus plus, no 2018. gada, kad man piedzima otrā meitiņa, iesāku savu konditora ceļu, sāku gatavot pēc pasūtījuma. No sākuma sāku gatavot makaronus, tad arī kūkas, un tad iesākās arī apmācības gan online vidē, gan arī klātienē meistarklasītes. Ja? Nu, lūk, un varbūt varat ierakstīt arī tajā čatiņā, no kurienes jūs esat, no kuras Latvijas daļas, nezinu, no kuras pilsētas jūs esat. Paskatīsimies, kas mums šeit šodien ir atnācis. Rīga, Miks no Rīgas, sveiki, Miks. Man prieks, ka ir mums arī puiši, konditori jau vispār Kurzeme, Talsi, Ogre, Salaspils. No Āfrikas, sveiki, Āfrikai sveiciens, Vaiņoda, Piņķa, Ogre, jā, Usma, Auce, Kurzeme, Jūrmala. Nu, riktīgi forši. Varbūt jūs varat man arī lūdzu ierakstīt, vai jūs esat cipariņš 1 būtu, pieņemsim, ka jūs esat tāds pavisam iesācējs, cipars 2, ka jums vienkārši tas ir hobijs, jums patīk gatavot, varbūt jūs ir ofisā un gribās kaut ko saviem kolēģiem pagatavot, jā, vai jūs esat māmiņu tur dekrētā, un cipars 3, kad jūs esat kāds, profesionāls, pieņemsim, paskatīsimies. Kā mums te ir sadalījies. 1, 2, 1, 2, 1, 2 pārsvarā. Tādi super profiņi mums 1, 2, 1, 2, 1, 2 pārsvarā. Ok. Nu, forši. Jā, īstenībā, ja jūs esat iesācējs, jā, tad šis webinārs būs diezgan vērtīgs, jo tas ir tāds konditora pamats, vispār runājot par šokolādi, un kur to var pielietot, un respektīvi, jūs šodien saņemsiet foršu informāciju, ja? Padalīšos. Gribu vēl drusciņ par sevīm, ja? Tad es esmu nodibinājusi Saldo Paradīzi, un Saldē Paradīzē ir klātienes meistarklases, kuras notiek Eksporta ielā 3 Rīgā. Šo svētdienu būs makaronu meistarklase. Pagājušā šito svētdienu, kas bija vakardien, tur notika bento kūku meistarklase, ja? Notiek parasti FF studio, kas ir Rīgas centrs, no 11 līdz 3, un grupām līdz 10 cilvēkiem. Tā kā notiek klātienes meistarklasītes. Tad es šogad esmu nodibinājusi akadēmiju, par to es arī drusciņi sīkāk, smalkāk pēc tam vēlāk izstāstīšu, jā, pēc tādas galvenās daļas par šokolādi, tad mēs pāriesim arī pastāstīšu dziļāk par akadēmiju, jā, kad akadēmijā mums katru mēnesi notiek jauna tēma, mēs ņemam visu laiku jaunas tēmas, tad mums ir WhatsAppā atbalsta čats, un arī, kur mēs dalamies ar saviem izstrādājumiem, kur mēs dalamies ar kaut kādiem, ja rodas kaut kādi jautājumi, ja? Un notiek arī atbilžu jautājumu sesija tādā veidā, kā šobrīd Zoomā, un es atbildu uz visiem jautājumiem, kā tur mājās gāja, ja? Un kā veicās, un atbildu arī uz jautājumiem. Nu, un pats tāds galvenais, ne galvenais, bet trešā daļa, jā, tie ir online kursi un apmācības, kāpēc es arī jautāju, no kurienes jūs esat, jo ne visiem vienmēr sanāk atbraukt uz Rīgu, jā, un meistarklases notiek arī pa 10 cilvēkiem, un nevienmēr to var izdarīt un atbraukt klātienē. Līdz ar to mēs izveidojām online apmācības, kas ir ļoti ērti tādā ziņā, kad
Tas ir tā kā ieraksts. Jūs varat skatīties un mācīties jebkurā laikā, kad jums ir laiks. Ērti savā virtuvē jūs jau uzreiz gatavojat un regulējat temperatūras, kā jums tas ir nepieciešams. Ja? Un, Tātad kursu ir daudz un dažādi, un mēs veidojam arvien vairāk un vairāk, jā, jo gribās tā kā es pati augu un arī tā kā izglītoju savus studentus, jā, un tad ir tie bento kūks, makaroni, musa kūka, stārtes, biskvīti, tad tur ir tā Lamberta kūka, kas bija trendā, jā, šito gadu, un varbūt arī pagājušajā gadā, man liekas, ka viņa bija. Tad Pāvlovas, tur ir ne tikai Pāvlova, bet arī ir lielā Pāvlova kūka, ruletīte un mazās tās Pāvlovas groziņi, un ir arī tāds mairažošanas starts. Ja? Par mairažošanas startu arī bišķiņu vēlāk pastāstīšu, ir nelielas izmaiņas likumos, un tad padalīšos arī pie manis bija PVD 3. septembrī, tad man ir svaiga informācija, arī padalīšos. Nu, lūk, šis webinārs ir domāts tev, ja arī tu gribi uzzināt tātad šokolādes ceļu no pupiņas līdz tāfelītei, vai arī tātad, kas ir kakao un kas ir kakao sviests, ja, kas tie tādi par zvēriem ir. Tad šokolādes veidi un to sastāvi, tad ir piedevas un to nozīme, deserti un dekori, un arī par veselību un padomiem. Ja? Un, jā, es vēl gribēju arī pateikt to, ka visi, kas šodien piedalās un vispār visi, kas pieteicās, tad būs viena dāvaniņa no manis, tas ir šokolādes braunīs ar ķiršiem. Ļoti garšīga recepte, noteikti pagatavojiet un ļoti priecāšos, ja jūs ietagosiet arī mani savos sociālos tīklos, lai es varu paskatīties, kā jums ir gājis. Ja? Tā. Tātad, jā, par to šokolādes braunī to nosūtīs jums uz e-pastu. Ja, to receptīti. Nu, es domāju, vai nu uzreiz pēc webināra, vai nākošajā dienā, bet noteikti jūs to saņemsiet. Un tad no kakao pupiņas līdz šokolādes bāram. Ja, tad ir tāds šokolādes koks. Pazuda tā sieviete. Kaut kur. Nu, labi. Es ceru, ka viss labi. Tā, kakao koks, kas aug tropu klimatā, galvenokārt Āfrikā, Dienvidamerikā un Āzijā. Un ražošanas process, tad kā notiek? Notiek tātad ražas novākšana, tad notiek fermentācija, nu, kā atkarīgs no klimata, ja 3 līdz 8 dienas, tad notiek žāvēšana notiek saulē, un tad notiek grauzdēšana, malšana, sajaukšana ar cukuru, sviestu, temperēšanu, un tad jau beigās ir formēšana. Tas tāds ļoti īsumā, bet tūlītās mēs arī noskatīsimies vienu tādu īsu video, kuru es arī pakomentēšu. Es paskatīšos, man te uzrakstīja tā, vai tie 10 cilvēki ir jebkurš, kas pierakstījās, vai tas ir jau gatavs grupas. Ilona, te ir tā, jūs varat tā kā pieteikties pie grupas, ja, uz klātienes meistarklasi, vai arī jūs varat tā kā savu grupu izveidot un visi 10 atbraukt. Nu, pieņemsim, var arī tā. Ja? Tā kā ir kalendārs mājaslapā, jūs varat arī skatīties pēc kalendāra, kad notiek meistarklasītes. Tā, tūlītās. Septembrī ir rauga mīklas kursi, vai vēlāk arī var apgūt šos kursus, jo tagad jau 2 mācos. Jā, protams, te ir tā, respektīvi, ja jūs esat akadēmijā, bet es domāju, ziniet, kā es tagad atbildēšu jums uz šito jautājumu, jūs man vienkārši atgādiniet Astra, ja, lūdzu, bišķiņ tuvāk beigām, es tad atbildēšu uz visiem jautājumiem, lai mums tagad iet par to šokolādi, kakao, un tad jau pēc tam par akadēmiju un par apmācībām es jums atbildēšu gan uz jautājumu, gan arī visu sīk smalki izstāstīšu. Ja? Ok, tā, un tātad, jā,
Tagad noskatīsimies vienu īsu video. Tātad tropiskajos tajos mežos, jā, aug tātad tas kakao, jā. Tā viņš izskatās, šitāds te tā kā liels tas kakao pāksts, jā, un viņus respektīvi, tos kakao pāksti tiek novākti, un tad tiek izņemts ārā no šī te kakao pāksta. Šitāds te ir tās puķītes, ja, un viņš aug ļoti interesanti pie paša koka, ja, tas pāksts. Un, jā, tad vairākus gadsimtus atpakaļ tika atklāts, un no sākuma cilvēki to kakao tikai dzēra, un šādi te notiek tās ražas novākšana, ja, ļoti uzmanīgi viņi te noņem nost. Un tad reku te ir iekšā tāds kā baltais mīkstums, viņš ir lipīgs un ļoti, ļoti salds tāds, ne kā cukurs, ja, bet viņam ir salda garša, un tad tās pupiņas, reku, viņas te iekšpusē izskatās tādas tā kā lilīgas, ja, un pa virsu apkārt ir tas lilā, viņš man reklāmu ieslēdz. Ir tāds apkārt tas baltais, un tas baltais viņš ir salds, ja, un tad tās pupiņas tiek novāktas, un viņas saliek vai nu banānu mizās, viņas var likt vai nu koka grozos, vai nu tādos tā kā, tāds speciāls dabīgs materiāls, jebkurš dabīgs, ja, tas nevar būt nekādā gadījumā nekas sintētisks. Un tad viņi tā kā izņem ārā no tām pākstīm tos kakao pupiņas, un tās kakao pupiņas pēc tam tiek fermentētas tādos vai nu maisos, vai kaut kādos tā kā banānu lapās, vai respektīvi, jā, reku te parāda, ja, kā viņi te izņem ārā. Te ir arī uzrakstīts ganā 17% tiek savākti, ja. Un šādi te, tas jau ir pēc fermentācijas, tad tiek žāvētas tās pupiņas. Reku viņas sadala, redzēt, vai nu koka kastēs, vai nu banānu lapās. Šeit jau ir tā kā fabrika vairāk, ja, tāda lielāka, un, protams, jāsako līdzi arī temperatūrām, jo uzsildās tās kakao pupiņas, viņas ir siltas, viņas tā kā fermentācijas laikā uzsildās. Un šādi te viņas tiek uzglabātas, skatoties arī kāds klimats no 3 līdz 8 dienām, un tad tiek žāvētas, jā, un, lūk, un tagad, viņas pareizi, jā, no sākuma vēl arī nomazgā, un tad liek žāvēties. Žāvē viņas tā kā kaltē saulē. Pupiņas redzējāt, ja no sākuma viņas bija tā kā baltas, un tad viņas paliek brūnas, un tad saulē viņas tiek šādi te žāvētas, pārgriež viņas, ja, un tad tādā veidā tā kā tas viss notiek. Nu, lūk, jā, šeit ir redzēt arī tajās siltumnīcās, jā, skatoties, lai viņi tā kā varētu to nepieciešamo temperatūru izveidot, tad varbūt arī kaut kādās citās vietās, reģionos tiek izmantotas arī siltumnīcas tā kā žāvēšanai. Jā, tad viņi rekutos tās kakao pupiņas jau saliek maisos un ved jau uz fabriku. Un te, principā, es tālāk varu varbūt šito video jums nestāstīt, lai neaizņemtu mūsu laiku. Es vienkārši gribēju pastāstīt to pirmo, ja, tā kā ir tā novākšana, žāvēšana. Un tad arī notiek malšana, ja, un tajā kakao pupiņā ir kakao pulveris un ir kakao sviests. Tajā vienā pupiņā tas nav tā kā kaut kas atsevišķs vai kaut kādā veidā. Ja? Tad tas ir, respektīvi, vienā pupiņā ir gan kakao sviests, gan kakao pulveris. Ja? Respektīvi, jā, tad šeit jau ir tad uz fabriku, šeit jau viņi veido no tām kakao pupiņām jau šokolādi, šokolāde tiek temperēta, un tad jau no tās šokolādes tiek pagatavoti šokolādes izstrādājumi. Ja? Ok. Ļoti, bet man šis video ļoti iepatikās. Es meklēju kaut kādu tādu, kur var reāli parādīt un pastāstīt, jo būtu forši, protams, mums visiem aizbraukt uz Āfriku un aiziet ekskursijā, ja, tas būtu vispār izcili, bet paldies cilvēkiem, kas uzņēmuši tādu video un kur var arī tā kā parādīt un pastāstīt, ja.
Ok. Tā. Tātad jūs sapratāt, jā, no šī te video, kas mums ir kakao un kas ir kakao sviests. Tātad no sākuma ir tāda kā kakao masa, apstrādāts kakao pupiņas, kas satur gan kakao sviestu, gan kakao pulveri. Un kakao sviests, tie ir dabīgie tauki no kakao pupiņas, jā. Un tas kakao sviests, viņš ir pupiņā gandrīz vai 50%. Ja, nu, no pupiņas svara. Un tas arī nodrošina šokolādes to gludo tekstūru, ja, un pūšanu pie 34 līdz 38 grādi temperatūras, kas ir cilvēka ķermenis, tie ir 36 grādi, un tāpēc mums arī šķiet, ka šokolāde ir tik garšīga, tāpēc, ka viņa tiešām pūst mutē, ja. Un papildus, tad kā izmanto papildus šokolādē, kakao sviestu izmanto arī kosmētikā, farmacijā vai, pieņemsim, tajos lūpu balzāmos. Ja? Tas, ka kakao sviests tiek izmantots tikai konditorijā, tā nav. Jā, tātad kakao sviests tiek izmantots arī farmacijā vai kosmētikā. Ja? Nu, lūk, esam mēs atnākuši pie tādas sadaļas, kur ir tātad kakao saturs dažādos šokolādes veidos. Un te es gribētu, lai jūs ierakstat čatā, kura jums ir mīļākā šokolāde - baltā, tumšā vai piena. Nu, man bērniem, pieņemsim, ir piena, un es ļoti ilgi man pašai garšoju. Tad cipars 1 melnā šokolāde, cipars 2 piena šokolāde un baltā šokolāde cipars 3. Paskatīsimies, kā mums ir ar garšu kārpiņām, kā jums ir. Skrien, čats. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2. Jā, virs 70%. Jā, super. Nu, forši. Piena šokolāde, protams, viņa ir visvairāk, man liekas, kad garšo bērniem, jā, visas kinderolas, visas nutellas, visas ļoti daudz šokolādes izstrādājumi ir ar pienu tieši šokolādi, jā. Mazāk, nu, vispār procentāli lietošanā, pasaules lietošanā ir tā, ka melno varbūt drusiņ mazāk, jā, un tad tās, kas ir piena un baltā šokolāde, tās izmanto arī vairāk. Bet visveselīgākā šokolāde būs tumšā šokolāde, ja, kas ir vistumšākā, un viņai arī kakao sviesta saturs, ja, tad sanāk 35 līdz 85%. Jūs pat varbūt esat redzējuši i 90% tumšo šokolādi veikalos, ja, var atrast. Tas nozīmē, jo lielāks kakao sviesta saturs, ja, jo cietāka šokolāde būs. Varbūt arī jūs esat pamanījuši, es domāju, ka tās meitenes, kuras ir atzīmējušas ciparu 1, meitenes un puiši, ja, tad jūs esat pamanījuši, ka pieņemsim tad, kad mēs salaužam šokolādi tumšo. Viņa parasti, viņai ir tāda skaņa, tā kā ciņ, viņa tāda pilnīgi tāda tā kā salūst un pilnīgi skaņa ir. Un tad, kad mēs pieņemsim salaužam piena šokolādi, ja viņai būs kakao sviesta saturs tur ap 30%, ja, tad viņa tik skaļi tā kā nesaplīsīs. Ja? Un piena šokolāde arī, viņām jau ir tas klusāks. Un viņas, tā tumšā šokolāde, viņa ir cietākā, ja? Tad, kad mēs pat kožam ar zobiem, ja? Mēs varam sajust, ka viņa tā kā kožās, viņa ir stingrāka, ja? Nekā piena vai baltā šokolāde. Un tas viss ir atkarīgs no tā, kāds ir kakao sviesta saturs. Un pieņemsim, tad, kad jūs gatavojat kaut kādus desertus, un ļoti svarīgi ir apskatīties, ja jūs atrodat kaut vai internetā kaut kādu recepti, ja jūs atrodat, vienmēr apskatāties, kāds ir kakao saturs. Ja? Tātad parasti konditori ierakstā, pieņemsim, paņemam tumšo šokolādi, tur 70%, vai paņemam tumšo šokolādi, kas ir, vai tur piena šokolādi, kas ir 30%, vai 34%, jo tas ietekmē gala rezultātā, kādu desertu jūs saņemsiet, kāds jums iznāks. Ja? Jo citreiz ir tā, kad mēs gatavojam un pieņemsim, receptē varbūt pat nav norādīts, vai konditors vienkārši nav norādījis, jā, vai respektīvi
jūs paņemat tādu, kāda ir veikalā, vai jūs paņemat tādu, kāda jums pašiem garšo, ja, un jūs to šokolādi ieliekat desertā. Un beigās, pieņemsim, deserts nav sanācis, un jūs meklējat, ko es izdarīju nepareizi. Un tad nepareizi ir varbūt tas, ka tik tiešām bija tas kakao procentu saturs mazāks nekā ir nepieciešams. Ja? Vai tieši otrādāk. Nu, labāk, lai vienmēr ir lielāks, tad ir tā kā mazāka varbūtība, ka var kaut kas tur nesanākt, jā, bet, jā, parasti arī, ko es esmu iemācījusies un ko es arī tā kā gribētu jums nodot, jā, vienmēr skatāties uz tāfelītēm, kas ir rakstīts, jā, kāds ir tas kakao saturs. Ja, bet mēs iesim tūlītās tālāk, ja, un tad es tur arī pastāstīšu, kādas ir tās šokolādē piedevas, ja, kādas var būt. Nu, lūk, tātad tas ir tas, kas attiecās uz šokolādi, šokolādes veidiem. Ja? Ir, protams, kā jūs zinat, noteikti tātad biežākās piedevas šokolādē ir tādi emulgatori, tas ir vai nu sojas vai saules puķu lecitīns, ja, kas ir tas E322. Un citreiz ir tā, ka ir tādi kuri mēs citreiz domājam, visi nav veselīgi. Nu, tā nav. Ja? Tātad viņi tiek pievietoti, jo pieņemsim tas pats lecitīns vai soja. Ja? Protams, es neteiktu, ka soja ir ļoti veselīga, ja? Bet pieņemsim kā atsevišķi produkts, ja? vai viss ir ok. Tātad, kas attiecās uz emulgatoriem, lecitīns tiek pievienots vai tā pati soja, tas ir tam dēļ, lai varētu sajaukt kopā ar citām sastāvdaļām, ar saldinātājiem vai aromatizētājiem. Ja? Un kādi ir tad tie saldinātāji? Tas noteikti mēs visi zinām, ka tas ir cukurs, tas ir medus, tie var būt arī jebkādi citi saldinātāji, jo šobrīd cukuru ir daudz. Tāpēc varat sev arī piezīmēt kaut kur atsevišķi uz lapiņas vai kaut kur kalendārā, kad mums nākošais webinārs būs par cukuriem un cukuru vispār par cukuriem, saldinātājiem un vispār par cukura pasauli un par cukura daudzveidību, ja? Jo viņi ir ļoti daudz. Tur ir tie sīrupi, agaves, glikozes, inverta, respektīvi viņi ir ļoti daudz, un tad nākošais webinārs mums būs tieši par dažādiem cukuriem, mediem, par cukuriem, saldinātājiem un visu, kas ir salds, ja? Kas arī attiecās uz konditoriju, kas arī būtu jums diezgan vērtīgi. Ja? Nu, lūk, tātad, lai mēs varētu izveidot šokolādi, mēs pievienojam tātad vai nu soju vai saulespuķu lecitīnu, un tad mēs varam jau pievienot arī klāt cukuru, medu, tas viss tā kā, lai mums tā šokolāde izveidotos tādā, nu, lai mainītu garšu, ja, tai šokolādē. Un ir, protams, aromatizētāji, tās būs jebkādas garšvielas, tagad liek pati kanēli ar piparmētru un ar laimu un ar vanilīnu un ar ko tik nav, ja, tad respektīvi aromatizētāju ir arī ļoti daudz, nu, lūk, un tad tos arī var pievienot šokolādē, ja, un protams, jā, kāpēc es saku, kad ir jālasa, kas ir rakstīts uz tās pašas šokolādes, jā, tad skatāmies, lai ir pēc iespējas mazāk visas tās sintētiskās piedevas, kas ir visi citi bet, nu, var, protams, tos paskatīties internetā, kurus var lietot, kurus nevar lietot, jā, tad to var arī noskaidrot. Ir sarakstiņi, kuri ir cilvēkam ok, kuri nav. Jā. Kā jūs domājat, ko var pagatavot no šokolādes? Kādi būs jūsu varianti? Varat ierakstīt čatiņos, kurš procents ir labāks. Runājot par procentiem, tur bija tātad tajā tabuliņā augstāk, kad tumšai šokolādei tās būs, kuras ir tur sanāk no 65 līdz 80%, jā, tad pēc tam pieņemsim piena šokolāde 30%, bet tai pašai milkai vai tai pašai, man liekas, ka pergalei,
bija mazāk nekā 30%. Ja? Tāpēc tas, kas ir baltās šokolādes, ir konditorējas šokolādes, kas ir, pieņemsim, Belkolāde, Valrone, vai, nu, mums Valrone varbūt nav pieejama, bet mums ir Belkolāde, mums ir beļģu šokolāde, kura ir pieejama. Es jums pat varu pateikt, ka es esmu pirkusi depo, ir beļģu šokolāde, kas viņam tur pašā augšējā plauktā atrodas. Viņiem ir arī beļģu šokolāde. Beļģu šokolāde ir ļoti laba. Jā, jo tur ir kakao procenta saturs ir ļoti liels. Nu, ne ļoti liels, bet vajadzīgais. Nu, lūk, jā. Nutellu var tātad pagatavot, dekorus, jā, dažādus var pagatavot no šokolādes. Ko vēl var pagatavot no šokolādes? Krēmus, jā, piekrītu. Dekorus, musu, pilnīgi jā, pareizi, musu, biskvītus, daudz ko glazūru, jā, jā. Ganašs, jā, super. Redziet, man prieks, ka te jau cilvēki arī saprot, kas ir ganašs, jā, tāpēc, ka es noteikti arī, es nezinu, varbūt man nav taisnība, jā, kad 100% visi, kas te ir, visi zin, kas ir ganašs, jā. Konfektes, es tūlīt izstāstīšu, kas ir ganašs, lai arī tie, kas nezin, tad zinās. Tātad, jā, dažādus krēmus, konfektes, glazūras, respektīvi ir tā, ka visur, kur mēs varam pievienot kaut vai tikai kakao pulveri, jā, tad tas arī būs kā deserts no šokolādes. Visur, kur var pievienot kakao, tas viss skaitās kā deserts. Tad, kas ir ganašs? Ganašs ir tas, kad mēs šokolādi, jebkādu balto, tumšo, piena šokolādi, jebkādu šokolādi sajaucam ar šķidrumu. Kas ir šķidrums? Šķidrums var būt vai nu augļu, ogu, kaut kāds biezanis sajaukts, tur pieņemsim ar cukuru, glikozu sīrupu vai kaut ko tādu, vai tas var būt arī saldais krējums, tas var būt piens, tas var būt jebkas, ko mēs varam uzvārīt līdz vārīšanas temperatūrai un uzliet uz šokolādes, ja, sajaukt to, un tādā veidā mēs dabūnam ganašu. Tātad tas ir ganašs. Ja? Un ganašs arī viņš tiek izmantots gan šokolādēs, makaronu pildījumos, un cupcake'os. Ganašu var arī ļoti daudz kur izmantot konditorijā. Ja? Nu, lūk. Tā. Tālāk. Tātad, jā, ko var pagatavot no šokolādes, turpinot, jā, tad sanāk deserti jebkurai gaumē, klasika, tad šokolādes kūka braunīs, tas arī ir tas šodienas bonusiņš, ko jūs saņemsiet, jā, ir tad šokolādes braunīs ar ķiršiem, noteikti pagatavojiet, un būs jums tāds foršs, rudenīgs, garšīgs deserts. Šokolādes fondants, arī mazā reklāma drīzumā būs arī mums šokolādes fondants pieejams mājaslapā. Trifeles, tātad kaut kas tāds, ko var ļoti ātri un viegli pagatavot, kas ir pudiņi vai kaut kādas šokolādes bumbiņas vai vienkārši no šokolādes biskvīta var pagatavot keikpopus, jā, un iemērcēt šokolādē. Tad jau kaut kādi arī izsmalcinātāki deserti, kas var būt mūsa kūkas, šokolādes tartes vai ganaša, jā, ar ganaša kūkas. Un tad reku bija jautājums par tiem procentiem, jā, tumšā šokolāde 70 plus ir veselīgākā izvēle desertiem. Bet baltā šokolāde nekad nebūs 70% un nekad nebūs arī piena šokolāde 70%, bet visveselīgākais, protams, ir 70%. Ja? Šokolāde ir universāla un no vienkāršiem cepumiem līdz pat izsmalcinātajiem desertiem šokolādu var pielietot jebkur. Šokolādes dekorēšanas māksla. Tātad šeit mēs laikam drusciņi apstāsimies šajā slaidā. Tad es bišķi vairāk pastāstīšu arī. Tātad ir vienkāršie paņēmieni, kā var nodekorēt kūku. Ja? Tātad mums ir arī
pieejams mājaslapā bezmaksas materiāls bija iepriekšējais dekorēšanas webinārs, tā kā jūs droši varat arī noskatīties to. Mums ir arī mājaslapā par to, kāds inventārs ir nepieciešams. Ja nav mājaslapā, tad YouTube noteikti ir, tā kā var arī atrast par inventāru un par sastāvdaļām kopumā. Ja, tā kā arī ir kaut kādi tādi garāki materiāli, ko var paskatīties un smelt kādu informāciju priekš sevis. Ja. Nu, lūk, tātad rīvētā šokolāde, šokolādes skaidiņas, vai tur var, pieņemsim, izkausēt šokolādi un uzzīmēt, rakstīt uzrakstus vai kaut kādas smukas līnijas. Ja. Pēdējā laikā ir tāds forši, kad ir minimalisms vairāk, ja, tad tam kūku dekorēšanā, ka mēs viņu nepārkrāmējam, bet minimāli smuki nodekorējam. Nu, lūk, un tad ir arī tādi sarežģītāki dekori, un pieņemsim, kā arī skatās konditors uz konditoru, ja, jo smalkāks būs šokolādes dekors uz kūkas, vai nu tā būs kaut kāda puķa ar plānām lapiņām, vai tā būs kaut kādas smukas cirtas, vai tauriņi, vai respektīvi, ja var pie temperēšanas, ja, tad, ja jūs gatavojat kaut ko tādu smalku, skaistu dekoru no šokolādes, ja, tad tas uzreiz tā kā konditoru paceļ par pakāpienu vai par 2 vai par 3 uz augšu. Ja. Padalīšos, varat arī sev kaut kur atzīmēt vai pierakstīt. Reku šitas te, es nezinu, uz kuru pusi jums šitā laikam būs, ja. Tad šitas te ir no šokolādes veidots cipariņš, ja. Es izmantoju šitādu te silikona formu, ja. Kā to var dabūt gatavu? Ja, tad varat sev atzīmēt un pierakstīt. Ir arī šitādas te silikona formas, reku te ir tāda kā puķīte rozīte, ja, tad arī šādas, respektīvi, silikona formas ir ļoti daudz, bet ir ļoti svarīgi mācēt temperēt šokolādi. Un tad šokolādei tā ir tāda, saucās tāda tehnika, temperēšana, un šeit ir ļoti svarīgi pareizi tā kā uzkarsēt un pareizi atdzesēt. Un varbūt jūs zinat vai esat dzirdējuši, ja, kad uz akmens ar špakteli tad šokolāde tiek izkausēta un tad viņa ar špaktelīti tiek atdzesēta pret akmeni, tā kā mēs to šokolādi virzam, ja, uz vienu pusi, tad uz otru pusi, un tādā veidā mēs viņu dzesējam un visu laiku ar termometru pārbaudam, ja, lai mums būtu pareizā temperatūra, kad mēs varam pagatavot kādu desertu. Un ir tā, kad ir tāds life hacks varbūt, ja, kad jūs varat arī šokolādi kausēt mikroviļņu krāsnī, ja, un ar 15 sekundžu intervāliem mēs izņemam ārā bļodiņu, apmaisam, ieliekam atpakaļ. Un tā izdaram, sanāk, 4 reizes aptuveni. Ja mēs paņemsim 100 gramus šokolādi, tad 60 gramus mēs liksim mikroviļņu krāsnī un 40 gramus mēs neliksim mikroviļņu krāsnī. Un kā notiek tādā veidā temperēšana? Tas ir ļoti ātrs paņēmiens, jā, lai varētu pagatavot šitādu te cipariņu vai pagatavot šitādu te rozīti, jā, kas padarīs jūsu kūku foršāku, tāpēc, ka jūs jau būsiet iemācījušies vismaz temperēšanu, un tā kā, jā, un tad, kad jūs jau mākat temperēšanu, jūs jau varat praktizēties un taisīt cirtas, tauriņus, puķītes, da jebko pa lielam, jā, kas, ko jūs vēlties, jā. Tad vēlreiz par to, temperēšanu. Ja? Tātad, kā mēs temperējam? 60, tātad, ja mums ir nepieciešami 100 grami, bet es arī biežāk ņemu 200 gramus, tāpēc, kad vieglāk ir sablenderēt to šokolādi, ja? Un tā kā, kad tev ir lielāks daudzums, tad tev ir vienkāršāk strādāt. Jā, tad es arī pat varbūt ieteiktu uzreiz darīt tā, ka 120 gramus jūs karsējat mikroviļņu krāsnī un 80 gramus tad jūs sanāk sajaucat ar 80 gramiem šokolādi. Ja? Sanāk tā, ka mēs
60 pret 40%. 60 mēs vienmēr karsējam mikroviļņu krāsnī, un 40 mēs sajaucam kopā. Un tad mēs to no sākuma, lai jūs nesalaužat blenderi, jo es tādā veidā pati salauzu pašos pirmsākumos blenderi, ja, tad no sākuma jūs uzlejat, nevis, kad jūs liekat augsto šokolādi karstajā, bet ka jūs karsto šokolādi uzlejat uz augstās šokolādes, sajaucat, pagaidat vienu, varbūt pat 30 sekundes, vienu minūtīti, lai sāk kust tā augstā šokolāde. Un tad mēs visu to sablenderējam, un sanāk tā, ka mums ir temperētā šokolāde. Un ar šo šokolādi jūs jau varat strādāt, un viņa jums sacietēs, un sanāks šitādi te cipariņi vai arī tādas puķītes. Ja? Tā kā ņemiet par labu šito padomu, tas jums noteikti noderēs jūsu kūku pagatavošanā. Lūk. Tā. Par veselību, par vēsturi un par vēl kaut kādiem maziem padomiem. Tātad, runājot par vēsturi, tātad no sākuma acteki varīja kakao. Ja? Tas acteki, tas ir, es nezinu, acteki. Respektīvi, tas bija jau ļoti, ļoti sen, kad kakao tika atklāts, ja? Bet Eiropā tas parādījās 16. gadsimtā. Un no sākuma kakao tika uzskatīts vispār kā zāles. Ja? Tāds ir ļoti interesants fakts. Un tad jau pēc tam, protams, ar laiku jau tika vārīti gan kakao, gan arī jau sāka veidot arī šokolādi kā tādu. Ja? Runājot par veselību, ja, tad tumšā šokolāde, kas ir 70+%, ir ļoti bagāta ar antioksidantiem, kas uzlabo sirds veselību un garastāvokli. Tāpēc arī ļoti daudz, es nezinu, tur rullīšos YouTube, TikTokā, vēl kaut kur, ja, parādās, kad apēd šokolādi, ja, un tev uzreiz garastāvoklis pacelsies. Bet atceraties, ka tai šokolādei ir jābūt 70+%, bet viņa ir rūgtāka. Ja? Tiem, kam garšo piena šokolāde vai baltā šokolāde, tad garastāvoklis tur baigi varbūt drusciņi pacelsies, bet tikpat ātri viņš nolaidīsies. Nu, varbūt nē. Tas, protams, viss ir atkarīgs no mūsu garastāvokļa un tā, bet 70% šokolāde tā, protams, ir ar antioksidantiem bagāta un tiešām, nu, tā kā, gan sirds veselībai. Tāpēc 20 vai 30 grami, kas ir tur 1 kvadrātiņš dienā, var tādā veidā tā kā to šokolādi ēst. Ja? Un viss būs baigi forši. Nu, lūk, un runājot tad par padomiem, jā, šokolādi neuzglabājiet leduskapī, jā, ir arī tā, ka tad, kad varbūt iesācējiem vairāk, jā, tie, kas varbūt jau ir ar to saskārušies, tad jau saprot, jā, kad nevar likt leduskapī, bet es zinu, kad tā kā man pašai gribējās ielikt leduskapī, jo man likās, ka tā kā es ilgāk saglabāšu to savu dekoru, bet īstenībā nē. Un, vai arī, pieņemsim, tajā brīdī, tad, kad es temperēju šokolādi, ja, un es domāju, es tad ielikšu tūlītās leduskapī, lai viņa man ātrāk kristalizējās, un tādā veidā es tā kā ātrāk sasniegšu rezultātu, un viss būs forši. Bet kas var notikt? Var notikt tā, ka tad, kad mēs šito cipariņu, es vispār neliku leduskapī, es viņu tad temperēju, atstāju istabas temperatūrā, un viņa man sacietēja, kristalizējās. Jo sanāk, kas tajā brīdī, kad mēs šokolādi temperējam, mēs tos šokolādē ir tāda tā kā tāds tā kā, nu kā režģis no molekulām, laikam sanāk, un mēs viņu sajaucam. Un tad, kad mēs atdzesējam pie tās temperatūras, tie kristāli atkal sajiet kopā un šokolāde paliek cieta. Ja? Tad tas ir tāds process, kāpēc tas tā notiek. Ja? Un, jā, neliekam leduskapī un pieņemsim, ja nu gadījumā jums ir sanācis tā, kad jūs, pieņemsim, paņēmāt tur 100 gramus, jā, šokolādes, 60 ielikāt mikranē un 40 jums tā kā bija augstā šokolāde, jūs to sajaucāt, un tagad jūs mēģināt viņu likt formā, un jūs saprotat, ka viņa jums nekūst. Pieņemsim kaut kādai šitādai puķītei, jūs varat ielikt tur 2 šokolādes čipšus vai tur kādu šokolādes kvadrātiņu pa virsu, un jums tā šokolāde sacietēs. Ja? Tas nozīmē, ka jums vienkārši
bija par karstu temperatūru, un režģis atpakaļ negrib tie kristāliņi atpakaļ sajiet. Ja, bet pievienojot vēl augstu šokolādi vai kakao sviestu, ja, kakao sviests pārdodās arī, viņš ir tādās tā kā arī granulās, tādas baltas maziņas podziņas, ja, kakao sviestu arī var iegādāties, un pieņemsim, jūs varat arī kakao sviestu vienkārši pievienot pie šokolādes, un tādā veidā jums tas process noteikti notiks, ja? Jo kakao sviests, tas arī ir, arī ir tā sastāvdaļa, kura mums to atgriež mūsu šokolādi atpakaļ tajā cietajā stāvoklī, tā teikt. Ja? Jā. Tātad šokolāde ir daudzpusīga, no veselīga garduma līdz dekorēšanas mākslai. Noteikti eksperimentējiet gan ar receptēm, gan ar šokolādes dekoriem, un jums 100% viss izdosies. Es gribētu tagad, mēs izrunājām, jā, par šokolādes pupiņām, nu, ko var pagatavot no šokolādes. Varbūt jums ir radušies kaut kādi jautājumi. Bet tagad es varu atbildēt. Rieksti un žāvēti augļi. Varat uzdot kaut kādus jautājumus? Jā. Lūdzu. Jūs gribētu uzdot jautājumu, jā? Tā. Patīsim uz leju. Tā, ja nav mikroviļņu krāsnes vai ūdens peldē var kausēt. Jā, ūdens peldē jūs arī varat to darīt. Noteikti. Vienīgais skatieties ļoti prātīgi, lai jums netrāpa neviena pila ūdens tur tajā šokolādē. Ja? Savādāk, ja tiek ūdens, nu, nav tik forši. Ja? Tāpēc, nu, sekojam līdzi. Tā. Ja nav, tā, vēlreiz, tad kāpēc šokolāde var palikt ar baltiem plankumiem, jo nebija pareizi temperēta? Tieši tā, jo nebija pareizi temperēta. Tāpēc tumšā šokolāde var palikt ar baltiem tādiem vai nu punktiem, vai nu viņai tāda tā kā kārtiņa parādās, ja? Tāpēc jūs, jā, šeit ir ļoti svarīgi, jo pieņemsim, tad, kad mēs, un viņa varbūt vēl arī ir tas, kad ja uzreiz jūs esat pagatavojuši, temperējuši tumšo šokolādi, jo baltai šokolādē tas nav redzams vienkārši, ja, kad viņa nu, parādās tas slānis baltais, ja, pa virsu pieņemsim. Bet tumšai šokolādē tas ir redzams, bet tā baltā kārtiņa, viņa var arī parādīties nevis uzreiz, bet viņa var parādīties drusciņ vēlāk. Jā, tā kā, nu, ja jums stāv plauktā, pieņemsim, temperētā šokolāde, un jūs skatāties, ka viņai tur tā kā baltā kārtiņa. Bet jūs neuztraucaties, tas nenozīmē, ka viņa ir sabojājusies. Tas nenozīmē, ka viņa tagad ir jāmet ārā, ka viņa tagad viss ir slikti. Tas ir vienkārši dēļ tā, ka nepareizi viņa tika temperēta, un tāpēc viņai ir tā baltā kārtiņa. Citreiz pat veikalos pārdodās tāfelītes, man tā ir bijis, es domāju, veca šokolāde. Nē, viņa vienkārši nebija pareizi temperēta. Jā, tāpēc viņai parādās tāda balta kārtiņa. Tā. Okay. Nevienmērīgi. Kāpēc? Oi, tātad jautājums. Kāpēc šokolādes dekori pēc pāris dienām istabas temperatūrā kļūst nevienmērīgi? Krāsa nevienmērīga, kā veca šokolāde. Nu, tas arī ir tas, ka, ja šokolāde nebija pareizi temperēta, jā, tad viņai parādās tāda kā kārtiņa, un tāpēc tev arī izskatās, ka tā krāsa ir nevienmērīga, jo viņai parādās, tā viņa nav spīdīga, ja? Tāpēc pieņemsim, kā var glābt šito situāciju, nopērciet vienkārši kakao sviestu drusciņu vairāk, nu, nevis drusciņu vairāk, bet nopērciet kakao sviestu, kas pārdodās gemusā, ja, tajās granulās, un jūs varat pie temperēšanas vienkārši pievienot kaut kādus 10% no kopējā svara. Ja? Ja jūs pievienosiet, jums būs spīdīgāka, ja, nu, tās cipariņa, ja? Nu, cipariņa vai pieņemsim vienalga, ko jūs gatavojat, tā šokolāde būs tāda spīdīgāka. Un atceramies, ja, tad, kad mēs temperējam šokolādi, strādājam labāk cimdos. Es šobrīd, protams, jums rādu, jā, ar pliku roku, bet jebkuri dekori, ko mēs, pieņemsim, vai nu gatavojam pēc pasūtījuma, ja, dekorējot kūku, jūs varat gatavot bez cimdiem. Bet tad, kad jūs dekorējat, vienmēr mēs darbojamies ar cimdiem, un nepaliks nekādi ne pirkstu nospiedumi, nekas arī uz šokolādes. Ja? Tā. Okay.
Tā. Šokolādes, tas bija. Tie jau jautājumi. Tā, tūlītās es laikam uztaisīšu šitā, lai man vieglāk. Jūs mani redzat, jūs mani neredzat uzreiz, ja? Tā, labi. Tūlīt. Tā, redz. Kur Latvijā var iegādāties šokolādes granulas vairumā? Sūtīja no Lietuvas. Jā, var sūtīt arī no Lietuvas, var sūtīt caur internetu veikaliem. Jā, tā kā galvenais paskatieties arī atsauksmes, vai no turienes var sūtīt. Bet tajā pašā Gemosā var iegādāties šokolādes granulas. Jā, šokolāde šobrīd ir dārgāka, jo dēļ tā, ka bija kaut kas tur ar klimatu. Un tāpēc arī tas kakao sviests kļuva dārgs, jo viņš bija kaut kā, sanāca tā, kaut kādā brīdī šokolāde ļoti izauga. Jo, pieņemsim, šobrīd Gemosā baltā šokolāde 3 kg maksā 75 eiro. Ja? Varbūt tagad vēl pat bišķiņo vairāk. Jo bija kaut kā tā, ka ar to klimatu nebija labi, un līdz ar to raža nebija laba, un līdz ar to cena, protams, izauga. Ja? Tā kā tā. Kāds šokolādes ilgums? Shelf life. Šokolādes ilgums. Tu domā, kā derīguma termiņš? Šokolādes ilgums. Ilona. Vai cimdiem jābūt no auduma? Nē. Cimdi noteikti gumijas. Noteikti gumijas. Es esmu redzējusi, ka ir kaut kādi speciālie tādi cimdi, viņi ir kā no materiāla, bet es nevaru pateikt, vai viņi ir no auduma, bet gumijas cimdos mierīgi var strādāt, nekas nenotiek. Jā, par to derīguma termiņu skatāmies uz iepakojuma. Ja? Kāds ir uz iepakojuma, tāds arī būs termiņš jūsu šokolādē. Jūs varat viņu temperēt kaut vai 10 reizes, termiņš no tā nemainīsies. Termiņš ir tikai norādīts tas, kas norādīts uz īstā iepakojuma, kas ir kaut vai uz tā paša 3 kg šokolādes. Ja? Un jūs varat temperēt vairākas reizes. Pieņemsim, ja pie jums nāk tur pārtiks veterinārais dienests un viņš ierauga, ka jums tur stāv rekutē maisiņā, ja, temperētā šokolāde, tad jūs varat pateikt, ka tā ir mana temperētā šokolāde no šitā maisiņa, kur man ir tur derīguma termiņš līdz tur, nezinu, tur līdz februārim. Pieņemsim, ja. Tā kā tas būs tās. Cik daudz granulas un kurā brīdī jāpievieno, kad izkausē tos 60%? Cik daudz? Tātad tev ir 100% šokolāde. Pieņemsim, ja tie ir 100 grami, tad 60 gramus tu kausē un 40 gramus tev ir augsta šokolāde, kurai tu pievieno. Nevis augsta no leduskapja, bet istabas temperatūrā. Ja? Es domāju pie tās. Un tad mēs paturam 1 minūtīti un sablenderējam. Un tādā veidā mums sanāk temperētā šokolāde. Ja? Tā, ok, labi, tik tālu mums ir, virzīsimies tālāk. Būs tātad pastāstīšu bišķi vairāk par Saldās Paradīzes akadēmiju, par Saldās Paradīzes akadēmijas abonementu mēs viņu nosaucām, bet kas tas tāds par zvēru ir, ja? un kas vispār tas tāds ir. Vai mums te ir kāda meitene no akadēmijas, jūs varat ierakstīt čatā, kā jums patīk akadēmijam, ja jūs esat. Tad es arī pārējām pastāstīšu, kas tas tāds ir. Tātad ideja un doma vispār radās tāda, ka ļoti daudzi strādā, pieņemsim, tur nezinu, ir kaut kāds darbiņš, jā, vai tur tā kā atnākot mājās, bet pat cik mēs zinām, ka ļoti daudz arī veikalos viss ir šantipaks, vai kā viņš saucās, tad viss, nevis viss, jā, es nesaku, ka viss un 100%, bet ļoti daudzi krēmi, kas atnāk lielajos iepakojumos, kas ir vienkārši pulveris atšķaidīts ar pienu vai tur ar ūdeni un tā tālāk. Vai arī, pieņemsim, tas pats jau gatavais maisījums, jā, mēs pievienojam eļļu, pievienojam ūdeni vai pievienojam pienu, sajaucam un mums ir biskvīts. Jā, tātad ļoti daudz šobrīd ir, protams, konditorija ir tāpat kā visas tehnoloģijas, viss iet uz priekšu un viss attīstās un lai atvieglotu konditoriem dzīvi, jo cilvēkiem garšo salds un viņi lieto un tā tālāk.
Bet, protams, visforšāk ir, ka tu vari pagatavot pats ar savām rokām, ar savu mazbērnu vai ar savu bērnu. Jūs kopā esat tā kā pavadījuši kopā laiku, jo šobrīd arī ir tas, ka ļoti daudz uzmanības noņem gadžeti. Tas bērns grib sēdēt telefonā, bet, ja tu viņu kaut kā iesaisti un pastāsti, vai mēs ar tevi pagatavosim kaut ko saldu un garšīgu, ja, tādā veidā viņu iesaistot to bērnu, ja, un tad viņš kopā ar tevīm darbojās un kaut ko dara. Man meitenēm ļoti patīk pildīt makarūnus vai dekorēt kūkas. Un, ja man kaut kādas kūkas bija, kas ir tā kā priekš savējiem, tad es, protams, vienmēr dodu viņām vaļu un lai viņas tur dekorē, kā viņām patīk. Ja ir pēc pasūtījuma, nu, tad neko darīt. Man vajag kaut kā ātrāk, lai viņas tur nenāk iesaistīties. Nu, tagad jau viņas ir paaugušās, lielākas, viņas jau tā kā vairāk visu saprot, bet bija tāds laiks, jā, kad iedod vienu kūku, iedod otru kūku, un tad jau viņas jau ir gatavas dekorēt arī klientiem. Ja? Tā kā tas arī tā man bija. Ja? Un, nu, lūk, un tāpēc arī, jā, tā akadēmija domāta bija, nu, ir un bija, un respektīvi, ka mēs kopā varam pagatavot kaut ko foršu, garšīgu, kaut ko jaunu, ko tu vēl neesi tā kā gatavojis, kaut ko tādu interesantu un garšīgu, un pacienāt vai nu savus radus, savus tuvos, vai arī aiznest kolēģiem, ja tur uz darbu. Un mums ir arī dažas meitenes, kuras cienā savus kolēģus. Un tā kā tas rekom Inga. Sveika, Inga. Man ļoti patīk akadēmija. Ar nepacietību gaidu oktobra mēnesi. Jā, man jau ir oktobra mēnesi. Es tūlīt arī pastāstīšu tālāk uz tā. Es neesmu, bet paņēmu vienu kursu, ļoti patika. Paņēmu otru, ka gribēšu vēl kādu, nu arī forši. Kurai šokolādei pievieno eļļu, lai iegūtu glazūru. Tātad, runājot par glazūru, jā, mēs varam pievienot šokolādei eļļu, un jā, redz, ka jums te būs arī links uz akadēmiju, ja kas tajā čatiņā var arī pāriet. Var pievienot eļļu, bet arī skatāmies, nelējam pārāk daudz. Jūs domājat, tad, kad mēs sajaucam šokolādi, lai mums būtu tie pilieni, ja, tā kā uz kūkas apkārt, ja, tad tur ir tā, ka ļoti daudz nedrīkst pievienot. Pievienojam arī kaut kāda sanāk 20 līdz 25% var pievienot vai no augu eļļu vai kausātu sviestu, ja, un izveidot tos pilienus. Var arī pievienot vēl tai pašai glazūrai klāt drusciņu želatīnu, un tad tie pilieni būs arī nu, tāda, nu, tā kā tā pati turēsies labāk, nu, manuprāt. Jo es vienmēr gatavoju to glazūru, vienmēr pievienoju arī želatīnu drusciņu, jā, tā kā, lai man, nu, būtu, lai tas foršāk turās. Tā, jā, tad par akadēmiju. Jā, doma bija tāda, jā, un kas tad mums ir akadēmijā? Akadēmijā mums ir teorijas lekcija. Tur es arī aptuveni, nu, kā nu kurai, protams, lekcijai sanāk, ir laikam no 30 minūtēm līdz stundai, ir varbūt arī drusciņi ilgākas, bet tur mēs izējām cauri konkrētai tēmai, pieņemsim, nākošā tēma mums būs medus mīkla, ja? Un tātad tur ir lekcija, kas vispār, nu, tā kā pamati, tas, no kurienes ir nākusi, protams, vēsture, ja, tad solītis pa solītim tās mīklas pagatavošana, kādi ir veidi, pieņemsim, kad medus mīklu var gatavot gan tā kā smērējamā mīkla vai, pieņemsim, rullējamā mīkla, ja, tad par mīklu veidiem, kā ar viņu darboties, kā viņu cept, kādas ir variācijas, ko var pievienot, ko nevar pievienot. Respektīvi ir tāda, kā mēs izējām cauri tai tēmai diezgan tā kā padziļināti, lai viņa nosēžās, ja, un lai jūs varat, pieņemsim, gatavojot jau pēc tās receptes. Tur ir, protams, jā, ir tā teorija, un ir parasti, nu, 2, 3, 4, nu, kā nu kur tās receptes, jā, kā nu kurā tēmā.
Un tad meitenes tā kā akadēmijā pilda savus mājas darbiņus. Atzīmes es nelieku, es neesmu tāda učena, tāda stingra, ja, bet es apskatos un ielieku vienkārši savu atzīmē, kad mājas darbs ir izpildīts. Ja. Un meitenes dalās arī tajā WhatsApp chatiņā vai arī uzdot tur jautājumus. Ja, tāpēc ir ļoti forši, ka mums ir tāds WhatsApp chats, kur mēs varam uzdot viens otram jautājumus, varam dalīties ar to, kā mums ir, kā mums ir izdevies, un meitenes tur stāsta, es tur nesu kolēģiem, un mēs jau tur arī esam iesākušas staigāšanu, ja, tur mums ir jānoiet 100 km mēnesī, tāpēc, ka mēs visu laiku gatavojam, un mums, lai tā kā vēderiņš aug, ja, un lai mēs tās kalorijas arī dedzinam, tad mēs vēl arī iesākušas tur staigāt, tā kā var arī pievienoties staigāšanai. Nu, lūk, un jā, tātad nāk receptes, pieņemsim medus mīklai, mums būs medus kūka, diezgan tāda forša recepte, kuru es dodu, tur ir gatavojās 1 stundas laikā. Tā kā tas ir riktīgi forši, ka pieņemsim, ka tu vari ļoti ātri viņu pagatavot. Un otra recepte būs ciparkūka. Ja, tas ir šablona kūka, jūs varat savu ciparu vai sirsniņu vai eglītī vai vienalga ko, jūs varat tā kā izgriezt un pagatavot savu ciparkūku. Ja. Nu, lūk, un tad mums ir reizi mēnesī, parasti tas ir mēneša beigas, tad, kad jau tēma ir izieta, tad, kad jau ir pagatavoti deserti, tad mēs jau sazvanamies jautājumu atbilžu sesijā. Un tad var uzdot kaut kādus jautājumus, varbūt kaut kādas neskaidrības ir palikušas, vai varbūt arī man pašai kaut kas ienāk prātā, un es papildinu to lekciju vienkārši ar kaut kādām vēl papildus interesantiem faktiem. Ja? Te ir tātad akadēmijas kalendārs. Jūlijā mums bija plaucētā mīkla. Plaucētajā mīklā mēs gājām cauri eklēriem, vecrīgām, šūdeserts un profiteroļi. Tur arī bija 2 dažādi veidi. Tad, kad mēs pievienojam plaucētai mīklai, tur ir tā kā arī, nu, respektīvi visas mīklas var gatavot vairākos veidos un ir dažādas tehnikas, ja. Un te pašai pieņemsim plaucētai mīklai, te ir atkarīgs no tā, ko mēs pievienojam pienu, ūdeni vai pieņemsim pienu ar ūdeni. Jā, tā kā tas tāda lieta. Smilšu mīklai arī te ir tā, ka mēs varam gatavot, tā kā izveidojam tādas kā smiltis un tad pievienojam olu. Vai arī mēs pieņemsim putojam sviestu. Un te arī ir tās 2 tehnikas visas parādītas, un ir arī receptes, jā, smilšu mīklai, tā kā ir ogu pīrāgs, mums tur viena meita no akadēmijas jau 3. reizi jau gatavo, viņa saka, ka tik ļoti garšo, kad nes tik uz darbu un tā. Nu, lūk, un tas, kas ir tāds, nu, riktīgi patīkami un forši. Tad ir raugu mīkla. Raugu mīklai tur ir sanāk 2 tā kā saldais variants un saļais variants, kas ir pīrādziņi ar kāpostiem, ar rīsiem, olu, ar speķi. Un tad ir šitie te cinabon maizītes, ja mēs tā kā tautā runājam, tad tās ir kaneļa maizītes, vai mēs varam tā kā kaneļa vietā likt magones, ja, un dažādi veidi glazūras arī tur nāk klāt pie šīs te raugu mīklas. Nu, medus mīklai, tad tur sanāk to, ko es jums pastāstīju, arī tā kā ciparkūka un medus kūka, un tā kā arī rulējamā mīkla. Kad es to vienkārši to rēķinu, tad ko tu pasūtīji darīt? Jā, nu, lūk, tad, jā, rulējumā un nerulējumā, svērējumā mīkla. Un bezrauga mīklai tur būs mums Napoleons, un vēl kaut ko padomāsim, kas tur būs. Un tad ir vēl arī piparkūku mīkla, kas būs decembrī, tad tur mēs taisīsim piparkūku mājiņu. Nu, lūk, tas ir tas, kas attiecās uz akadēmiju. Jā, un te bišķiņ tāds ieskats čatā. Tad pati pirmā, ko mēs redzam Saldās paradīzes akadēmijā, tas ir, tad, kad mēs esam iekšā jau tajā akadēmijā, mēs varam uzspiest uz to ikoniņu, kur ir tur, kur esmu es, jā, un tad jums izliks tāds apraksts, un tur būs arī linki. Tur ir links par
piekļūšanu, kā iekļūt, kur skatīties atzīmes, kur skatīties savu abonementu. Tā visa informācija ir mums tur tajā aprakstiņā. Ja? Tad visam var sakot līdzi, visu var redzēt, ja? Tā kā viss ir pārskatāms. Nu, un plus meitenes tur dalās tātad ar saviem rezultātiem. Te reku mums bija tās Vecrīgas, reku te bija arī Pāvlovas kūka, šitā Santa reku ļoti smuki ir iemācījusies strādāt ar uzgaļiem, un viņa eksperimentēja, kā viņai sanāk ar to krēmu tur spiest, tur forši un tā. Un tad reku te bija tie ekleri, un jā, nu, ja kādam ir jautājumi, reku tur par konditorijas maisiem, mēs tur runājam par krāsvielām, var uzdot arī par cepeškrāsnīm ar ventilatoru, bez ventilatoru. Tad mēs tur, pieņemsim, jums mājās noteikti visiem ir cepeškrāsnes. Cepeškrāsnes mums visiem ir dažādas. Un tāpēc kādam tur var būt tā temperatūra rakstīts, jā, receptē, ka 160 grādos, bet 160 grādos tur neuzpūšās, pieņemsim, jā, tā plaucātā mīkla. Pameklējam savas cepeškrāsnes to instrukciju, ja, atveram vaļā, pameklējam, varbūt tik tiešām, kad jūsu tieši cepeškrāsnī tur ir jācep citā temperatūrā, ja, un kas ir ļoti forši, kad to var arī apskatīties, ja, un tad, ja kaut kādi jautājumi rodās, jo mēs ikdienā pieņemsim tie cilvēki, kas strādā, nu, es nezinu, ofisa darbā vai, nu, nezinu, kaut kādā citā sfērā, ja, un ar konditoriju nav tik tuvu, tad, protams, rodas kaut kādi tādi jautājumi, ja tur par to pašu cepeškrāsni vai kā turēt maisiņu konditora vai, nu, nezinu, kaut ko tādu, ja, tā kā, nu, lūk, jā, kas vēl šodien? Šodien mums taču ir vēl viens pārsteigums, nevis pārsteigums, tagad ieraucējos, atcerējos. Nevis pārsteigums, bet ir vēl arī tas, ka, pieņemsim, šodien līdz 26. datumam, ievadot mājaslapā kodiņu septembris 20, jūs varat saņemt 20% atlaidi jebkuram akadēmijas kursam. Ja? Un es arī šodien gribu jums parādīt reku kabineta demonstrāciju. Es sev atzīmēju, lai es neaizmirstu šito jums parādīt. Tā, pieņemsim, pēc tā, kad jūs esat nokļuvuši, jūs redzat, jā, tagad tas ir, pieņemsim, jūsu e-pasts. Jā, tas ir mans šobrīd, es vienkārši gribu parādīt, kā tas notiek, jo dažreiz notiek tā, kad meitenes man zvana un saka, man nav nekas atnācis. Jā, tad mēs paskatāmies, mums ir, te pieņemsim, kreisajā pusē, vai ja tas ir inbox, jūs varat paskatīties, kad jums var nokļūt tas e-pasts pie abonētajiem vai pie kaut kādiem tiem mēstules vai pie kaut kādiem tādiem, kaut kādā citā mapītē, ja? Bet ja uzreiz pēc apmaksas sistēma to dara pati, automātiski jums atnāk uz e-pastu šitāda te vēstule. Un tad, kad jūs piespiežat šito vēstuli, jums atverās, man uzreiz viņš iegāja, bet jums atvērsies tā kreisajā pusē tad logins un parole. Jūs to loginu un paroli vienkārši sev kaut kur pierakstiet, lai jums nepazūd, vai arī pieņemsim tajā, kur jūs esat iegājuši, pieņemsim, vai nu tas ir dators, vai nu tas ir telefons, tad viņš jums tas telefons parasti automātiski saglabā tās paroles, lai jums katru reizi nav jāievada. Ja? Un tad jūs redzat šito, jūs esat nokļuvuši tātad kabinetā jūs esat nokļuvuši. Un šeit ir tātad sasveicināšanās video, tur var paklausīties par WhatsApp čatiņu un tā tālāk. Un tad, kad jūs esat, pieņemsim, nopirkuši, nezinu, tartes, nu pieņemsim, vai kaut kādu citu kursu, kā izskatās kabinets no iekšpuses. Ja? Tad jūs ieejat kabinetā, piespiežat uz savu kursu, vienmēr jūs varat pāriet uz sākumu, un rekutē, tātad jums parādās. Pirmais ir WhatsApp grupas čats. WhatsApp grupas čatā šeit ir tāds links. Ja jūs ejat no datora, tad, ja jums ir čats WhatsApp, pieņemsim, pieslēgts pie datora, tad jūs varēsiet tur ieiet. Vai jūs varat šito nokapēt, nosūtīt sev e-pastā atvērt un ieiet tajā WhatsApp čatā.
pieņemsim, tur, kur uzdot visus tos jautājumus. Ja? Nu, lūk, te ir arī, kā to visu var izdarīt, arī ir tāds video. Tā. Nākošais ir, pieņemsim, ja jūs esat, tad, kā es stāstīju, ja katram kursam ir teorija. Teorija, tad mēs šeit noskatāmies teoriju, kā nu kurš. Citi video ir 30 minūtes, citi varbūt 40, 50 un tā tālāk. Un ir arī tā kā prezentācija. Ja vienmēr arī klāt uz linka piespiežam un jums atvērsies vaļā arī prezentācija. Tālāk parasti ir arī tajā kursā, kāds jums ir nepieciešamais inventārs. Jā, tātad šeit ir viss sarakstīts, kas jums ir nepieciešams. Ir arī kaut kādi linki, pieņemsim uz to pašu tēmu, kur jūs varat iegādāties kaut ko par lētākām naudiņām. Jā, protams, visu var iegādāties arī Gemosā, bet var arī pasūtīt. Jā, un tad šeit ir tas nepieciešamais inventārs. Tad jūs tālāk aizejat uz, pieņemsim, meleņu tarte. Ja? Nu, šī būs tā kā pirmā tā recepte. Pirmais ir vienmēr tur teorija, nepieciešamais inventārs, kā pieslēgties WhatsApp čatam, un tad jau aiziet tā kā receptes. Ja? Un reku mēs varam atveram vaļā, un te mēs redzam, tātad šeit būs jums parasti meleņu tarte, tur tā kā tajā kursā ir vairākas tārtas, tur 5 varianti, plus ir vēl 2 pīrāgi un tā. Un tad te ir arī, kāds ir nepieciešamais inventārs, kādas ir nepieciešamās sastāvdaļas, lai tā kā pirms tu ej uz veikalu, uztaisi sev čeklistu, un tad tu tā kā paskaties, kas tev vēl ir jāpiepērk, pieņemsim, ja, un derīguma termiņš un uzglabāšana, kā tās tartas uzglabāt, cik ilgi, un tā, un tad, protams, ir arī reku pievienota recepte. Jā, piespiežam recepti, un reku te mēs varam arī paskatīties, te ir, pieņemsim, video, jā, tad kā pagatavot mandeļu sablē, un te ir arī, pieņemsim, sarakstīts, jā, olas tur sagatavojam un tā tālāk un tā tālāk. Un, ja jums paliek arī mīkla pāri, tad jūs varat vēl arī garšīgas cepums pagatavot, jā. Tad šādi te izskatās, pieņemsim, meleņu tarte. Tad ir tarte ar āboliem un meringu. Tā būs tad šeit arī tas ir tas groziņš, kā pildījumu gatavo, tur arī ir video atsevišķi recepti. Pēc tam ir citronu tarte ar meringu. Tad mēs arī, kā var arī viņas dekorēt. Pieņemsim, tur šokolādes tartē ar rogām, lazduriekstu tartē ar šokolādes karameli. Tad ir persiku tartē ar meringu, kas ir jau 16 centimetru diametrā, bet tas ir pat cik tā ir smilšu tēma, tad šeit nav tikai tartas, bet te iet vēl klāt arī lielā tas lielais tāds pīrāgs, ja, kas ir, nu, tā kā pīrāgu viņu var nosaukt lielo tarti, un tā arī tātad recepte un video, ja, pie katra ir respektīvi receptes un video. Šitā te viņi izskatās, ja? Nu, lūk, tātad, un arī idejas dekorēšanai. Pieņemsim, jūs varat arī piespiest idejas dekorēšanai un paskatīties, kas jums te ir. Tātad te būs 14 dažādas idejas un kā var forši nodekorēt tās tartas, ja? Kur pasmelties idejas, lai nav tur jāsēž Pinterestā veselu dienu, tad jums jau viss ir par rokai. Tad ir bonusa receptes, viesti cepumi, klasiskais variants krēms pildījums. Tad tur var tartas pildīt, pieņemsim, gan ar šokolādes vārīto krēmu, gan arī, pieņemsim, ar klasisko vārīto krēmu. Un ir vēl arī itāļu sviesta krēms bonusā, ko var vēl nu, nodekorēt. Ja jūs negribat, pieņemsim, dekorēt ar meringu, jā, bet jūs varat, pieņemsim, dekorēt ar itāļu sviestu. Ja, mājas darbs, jā, un atgriezeniskā saite. Šeit jūs varat arī aizpildīt aptauju, lai mēs arī saprotam, vai mums kaut kas ir jāuzlabo un tā, kā patika un tā tālāk. Nu, lūk, un tad šeit jūs varat aiziet, pieņemsim, atpakaļ, te ir tāda maiņa, jā, kad jūs esat jau atgriezušies uz sākumu, piespiežam maiņu, tādā veidā var nokļūt uz mājaslapu. Mājaslapa ir saldaparadīze.lv. Un tad, kad mēs te paskrulējam bišķiņu uz leju, šeit ir visi pieejamie kursi, ja, akadēmijas abonements, tad ir tas tartes, Pavlovas kurs,
plaucētā mīkla, biskvīti, bento, 3 kūku kurs. Nu, šis te 3 kūku kurs, viņš ir tādā ziņā forši, ja, kad, pieņemsim, tu esi iemācījusies uzreiz gatavot tur 3 kūkas, pirmie svētki, otrie svētki, trešie svētki, un tev jau viss ir. Un tev pa lielam te no formām ir vajadzīgs viens gradzens un viena silikona forma. Pavlovas kūkai tev vispār neko nevajag, nekādas formas. Franču makaroni, musla kūku kurs, jā, un mairažošanas starts. Tā, tad te kā mēs atgriežamies, un es gribēju vēl parādīt, ka reku šitan te mājaslapā ir tāds tā kā globus. Ja mēs uz viņu piespiežam, tad mēs varam nokļūt savā kabinetā. Ja? Tad, kad jums jau ir kaut kāds kurs ērtumam, uzreiz reku jūs varat nokļūt savā kabinetā. Ja? Nu, lūk, tātad tas ir par mājaslapu, par mājaslapu un par tā, subtitrs, tā, cik ilgi pieejams kurs? Ja mēs runājam par kursu, kas ir jebkurš no visiem kursiem, ja, kurs ir pieejams 1 gadu. Vai tādu teoriju YouTube klāt subtitri? Tur var pieslēgt tādu poziņu, ka tur ies subtitri. Nu, tā kā nevis subtitri, bet kā apraksts. Tur ir tāda iespēja tajā YouTube, bet ir vienmēr teorijas materiāls, ja, tā kā es jums šodien stāstīju, pieņemsim par šokolādi, ļoti līdzīgi ir arī tajā teorijas video ir arī viss tas PDF formātā, nu, tā kā tāds materiāls, jā. Bet YouTube, pieņemsim, ja mēs aizējām uz YouTube, tur bija tāda podziņa, kad jūs varat piespiest, un tur parādās viss teksts. Un tā kā tur, kur es runāju, tur pilnīgi iet, nu, tā kā viņš līdzi. Nu, es vismaz tā esmu skatījusies. Tātad, ja nopērk kādu tēmu, vai to varēs vienmēr apskatīties, vai pēc mēneša vairs nav. Ja mēs runājam par akadēmiju, tad akadēmijā ir tā, ka mums tas viss tā kā tāds vagons iet uz priekšu, un jums vienmēr ir atvērtas 3 tēmas. Un sanāk tā, pieņemsim, ja jūs tagad, ja jūs esat šodien, pieņemsim, nopērkat 23. septembrī medus mīklu, tad jums būs pieejama medus mīkla, rauga mīkla un bezrauga mīkla. Sanāk visu laiku tā kā 3 tēmas. Ja jūs nopirksiet, pieņemsim, tur 15. datumā bezrauga mīklu, 15. tajā nākošajā mēnesī, nu pieņemsim, oktobrī, tad jums būs pieejama piparkūku mīkla un medus mīkla un bezrauga mīkla. Tad visu laiku tā kā sanāk ir 3 tēmas un, jā, nu tā kā visu laiku ir jums 3 tēmas. Un pa tiem 24 eiro 3 tēmas ir pieejamas. Un jūs vienkārši tā kā, tad, kad pagarināt, jums atverās visu laiku tā kā jauna tēma, bet visu laiku tās 3 ir pieejamas. Ja? Sanāk, kad pieņemsim rauga mīkla jums tagad būs pieejama, bet tad, kad atvērsies vaļā piparkūku mīkla, tad rauga mīkla viņa tā kā pazūd. Tādā veidā tā sistēma notiek. Es ceru, ka es skaidri izstāstīju. Ja? Nu, lūk, tā. Un tad es gribēju vēl drusciņu pastāstīt par pašiem kursiem. Tad akadēmijas abonements, te viss ir skaidrs. Viss ir skaidrs, ja ir kaut kāds jautājums, droši ierakstiet, un es tad tikmēr pastāstīšu par Pavlovas kursu. Pavlovas kursam ir tātad meringu veidi, jo vispār meringas ir 3 dažādi veidi. Ir itāļu meringa, ir franču meringa un ir šveices meringa. Un meringas var pagatavot tā kā dažādos veidos, pieņemsim, un te ir arī tas, kad jums ir 3 dažādi deserti. Katrai meringai savs deserts. Un tad jūs tā kā izmēģināt visas dažādas meringas un saprotat, kāda meringa jums labāk patīk.
Ja, ar kādu labāk strādāt. Jo jūs varat pagatavot gan mazās pāvulus, pieņemsim, tur pēc itāļu meringas, ja, vai jūs varat arī pagatavot viņas tur pēc šveices meringas, ja, tā kā jūs, vai pēc franču meringas. Tā kā jūs varat arī, zinot teoriju, zinot receptes, jūs varat arī tā kā iemācīties 3 dažādas tās meringas. Tālāk mums ir plaucētā mīkla. Plaucētā mīkla ir eklēri, vecrīgas, šūdeserti un saļie profiteroļi. Tur arī tā kā ir 2 varianti, kā gatavot tās plaucētās mīklas. Tad ir biskvīts, te būs 6 biskvīta receptes un arī Lamberta kūka, kā vispār viņu pagatavot no 0 līdz gatavai kūkai. Nu, tā kā. Bento kūku kurs, te ir 4 bento kūku dažādi veidi. Ir 2 bento kūkas, kuras var saldēt, un 2 bento kūkas, kuras nevar saldēt. Tad ir 3 kūku kurs, tas ir, ko es teicu, kūks visiem svētkiem. Franču makaroni, tur ir tā kā tur ir, laikam, sanāk 5 dažādi pildījuma veidi un makaronu vāciņi, kā pagatavot, kā pildīt. Tur ir arī dažādi trafarēti, lācīši, sirsniņas. Tā kā makaronu kurs ir arī tāds, jā, foršs. Un tad ir musa kūkas. Musa kūku kursā ir 5 receptes. 5 video receptes un 1 nāk bonusā. Un par to mājražošanas startu, laikam, gribēju vēl pastāstīt, jā, tātad pie manis bija pārtikas veterinārais dienests 3. septembrī, un viņi man izstāstīja tādu lietu, kad dzīvokļos viņi vairāk neļauj vērties vaļā. Tā kā, nu, es 21. gadā, laikam, sanāk, jā, 21. gadā atvēros, pavasarī, man šķiet, ka tas bija pavasaris. Un sanāk tā, ka tajā laikā vēl varēja tā kā dzīvokļos atvērties, un tagad vairs nevar, jo tā kā dzīvnieku izcelsmes produktus viņi neatļauj mājās. Bet, pieņemsim, jūs varat, ja jūs vēlaties tā kā atvērties dzīvoklī, tad jūs varat gatavot pušķus no konfektēm, vai kaut ko tam līdzīgu, ja, kur nav olas produkti vai kur nav piena produkti. Ja? Nu, tā kā, bet konditorijām, kā mēs saprotam, tur jau viss ir tā kā olu un piena produktu, tā kā, nu, nekādīgi nevar nekādu desertu pagatavot pa lielam. Nu, lūk, bet var mājražošanu tā kā uzsākt mājā vai atsevišķās ražošanas telpās. Jā, tā kā, nu, māja, es domāju, māja, kas ir tā kā atsevišķa māja, nevis daudz dzīvokļu māja, bet māja. Un, jā, tagad ir tā, ka likumi ir mainījušies pēc Eiropas vadlīnijām, tātad viņi vairāk negrib, lai notiek mājās mājražošana. Bet ir arī ļoti laba izēja, ka mēs varam par grāmatu, jā, tad grāmata būs kaut kad, viņa jau ir iesākta rakstīt, tas tāds, es negribēju vēl pagaidām teikt, bet jā, grāmata arī būs noteikti. Un man vispār radās ļoti arī tāda interesanta ideja, ka varētu izdarīt tā, ka pieņemsim, ka jūs paši būvēt savu grāmatu, bet, nu, tā ideja, es nezinu, vai mēs viņu realizēsim. Doma ir tāda, ka, pieņemsim, mēs piedalāmies, jūs piedalāties tādā tā kā konkursā, ne konkursā, mēs gatavojam dažādus desertus, un tad mums ir balsojums, un pēc balsojuma mēs izdomājam, vai mēs liekam to recepti grāmatā vai neliekam. Bet, nu, jā, tā kā tas mums arī vēl viens tāds projektiņš, par kuru es tā kā esmu aizdomājusies, domāju to realizēt. Bet grāmata, jā, viņa arī ir iesākta rakstīt. Tur ir arī par to, kā vispār pāriet uz mājražošanu, kā es pārgāju mans ceļš, respektīvi tur es arī dalos
gan par savu sadarbību ar restorāniem, gan par savu, nevis restorāniem, ar kafejnīcu, gan par savu sadarbību, pieņemsim, ar studiju, kur es vadu meistarklasi. Un tā kā, nu jā, grāmata būs gan tā kā mana pieredze, gan arī, protams, bez receptēm jau nekur, tā kā receptes arī aplānojās. Kad dzīvoklī tad ar šokolādi darboties. Ar šokolādi jūs varat darboties. Jūs varat, pieņemsim, zin kā, ir tās foršas šokolādes, kur var bērt virsū tās sublimētās ogas, riekstus, jā, jūs varat taisīt tādas var, jā. Jautājums par šokolādi. Esmu mēģinājusi taisīt modelēšanas šokolādi. Šokolādi plus kukurūzas sīrups. Bet man viņa ļoti kūst rokās un grūti veidojamā un krāsojama. Kas te varētu palīdzēt? Kakao sviesta varētu palīdzēt, bet skaties. Lai šokolāde nekūst, mums ir nepieciešams kakao sviests. Ja? Tas veido tev to režģi. A tev sanāk tā, ka tad, kad tu pievieno kaut kādu sīrupu klāt, tu viņu to šokolādi padari šķidrāku. Un tev, lai viņa nekļūtu tāda šķidra, tev ir nepieciešams kakao sviests. Un tavā gadījumā, ja tu liec kaut ko šķidru klāt, pieņemsim procentuāli, ja, tad tikpat daudz procentus es tev ieteiktu pielikt klāt kakao sviestu. Ja, tad tev vajadzētu te šokolādei sacietēt. Ja? Tā. Ok. Labi. Nu, lūk, un kas mums tad te vēl? Gribēju pateikt jums lielu paldies par uzmanību, un varbūt ir vēl kaut kādi jautājumi. Atceramies, kad darbojās mums atlaidē 20%, tā kā droši var izmantot atlaižu kodiņu, un tas ir septembris 20. Un tā kā var droši viņu izmantot un saņemt atlaidīti 20%. Tā kā tā. Vai jums bija vispār vērtīgi šodien jautājums? Paldies. Jā, pats galvenais, kad vai bija vērtīgi kaut ko jaunu uzzināt? Super. Vērtīgi, paldies, interesanti, vērtīgi. Nu, forši. Man ir liels prieks, ka jums patika. Un tiekamies tad arī par cukuriem nākošajā mēnesī, sakot līdzi mājaslapā vai sakot līdzi sociālajos tīklos. Noteikti parādīsies datums, jā, bet kaut kur mēneša vidus beigas, kaut kur tā sanāk. Jā. Tā kā tā. Labi, liels paldies jums, jauku dienu. Šodien saulīt mums spīd, tā kā lai izdodas, lai pagatavojiet brauniju, sūtiet savas bildes, ietegojiet, temperējiet šokolādi, dalieties ar saviem rezultātiem. Es tikai priecāšos saņemt feedbacku par to, kā jums ir veicies, kā jums ir sanācis. Tā kā liels arī jums paldies, ka nosēdējāt. Cik mēs nosēdējām? 1,5 stundu nosēdējām. Nu, maloči. Paldies jums liels. Labi, jauku dieniņu tad. Atā.